Halo, halo! Čau, tauta! Trakā tauta un klaidoņi. Šodien ir 22. septembris. Turpināsim tālāk. Nāc vakardien savācu visus bleķus no ķīmijas. Absolūti viss ir nomazgāts. Pa tīro. Tagad varu vest uz metināšanu un metināt. Skatieties, klopēt, taisnot. Nāc, viss ir nomazgāts. Viss ir nomazgāts. Nu, lūk, rāmis. Man ir kaut kāds bēdīgais stāvoklis. Ai, pekele varētu redzēt. Nu, šitā te staigā. Un galvenais, ka es šito pirkstu nedabūju pat nost. Ar lielu fleksu izāgies un viss. Un tāpēc tam metināsim, pastiprināsim šo mezglu. Nu, šīs mezgls izskatās aptuveni šitā te. Metināsies šī biezsiena bukse rāmī. Iemetināsies te. Un skrūvis atskrūvēsies jau viss kopā. Nu, te ir nipelis. Un eļļosies uzreiz cilpas. Apakšais pekas cilpas. Te metināsies austiņa. Te arī metināsies austiņa. Te kaut kas jau ir ķīmikļots. Bet divas austiņas. Viņam jau no rūpnīcas jābūt vienai austiņai. Bet te kaut kas nolausts. Bet metinās divas austiņas, un šitāda paša austiņa metināsies arī te. Un tad būs divas atspēres. Nu, tad tā peka, tad viņa tā nopietni turās, jā, bet tur šitāds te mezgliņš. Šito vajadzēs tur likt iekšā. Nu, saiļot viss tur, nu, principā, tad viņš daudz maz, nu, kalpo ilgi. Kalpo tiešām ilgi. Man visiem 3 močiem uztaisīts. Visiem 3 močiem es nesodos vispār. Vispār es aizmirsu par problēmu. Tā, ko vēl vajag taisīt omīts rāmim? Nu, šitā ir 2 bleķīši. Te var redzēt. Nu, šitāds te 2 bleķīšus es metinu te. Šo mezglu vajag stiprināt, jo šī vieta ir ļoti vāja. Pirmkārt, tur ir motors pieskuvies, otrkārt, tur ir dakša. Nu, ir tāda vieta pavāja. Te šos viss metinājās, jā, sakritīs caurumi, tad te riņķi punktiņas, jā. Te ir caurums priekš kulbas kronšteina. Nu, no abām pusēm šī tāds te luriņš metinājās klāt. Te prasās, jo te 3 mm kronšteins, nu, tas ir garām, absolūts garām. Tas ir 3 mm. Nu, nav tur nekas. Tā jau rāmis izskatās daudz maz labs. Nu, peku pārtaisīšu apakšajā. Te vajag metināt caurumu, kaut kur te aptuveni. Caurumu uz 12 aptuveni, var uz 14. Un tapu iekšā sametināt visu un noslīpēt smuki, priekškām. Kad skrūvēsiet dugu klāt, nesaspīdīsiet rāmi, jo tā ir slīmība, kā tik skrūvē ciet, rāmis pa galam. Ja brīžiem ir tā kā nokrit uz dugu un paliek bukte. Nu, kas vēl? Nu, te ir tie sāna bleķi. Nu, šitās te vietas es metinu uzreiz uzgriežņus, lai pēc tam nebūtu problēmas pie montāras, jo tu pie viņa neties klāt, viss tev tur traucē. Tā ir piemetināts uzgrieznis, vienkārši skrūvīti, to mazo kronštīnu pieskrūvē pie pekas, pakries pekas un viss. Un te ir plaisa, te vajag metināt. Tā jau blikīši diezgan pasmukļi, nevainas. Nu, šitā arī metināsies te uzgrieznīgs un te 2 uzgriežņi metināsies. Jo pie montāžas ļoti viegli montēt. Nu, kas tālāk, ķēžu sargs. Nu, vizuāli nav nevainas, diezgan tādi labi. Bet te ir sāpe, te ir divusi, nu, varu pieļaut vai pret izpūtī, vai vēl pret kaut ko. Un šī vieta ir drusku pavarota. Nu, te viss aizmetināsies, noslīpēsies un būs kā jauna. Tā šitā ir mukte, tas viss iztaisnos. Bardačuki vāki ir smukiņi. Akumulātoru bardačukam cilpiņa ir nolausta viena. Knapi izjūtu vaļā vispār, bija tik sausēts. Nu te
metinātais uzmetinās jaunu cilpiņu. Šitie caurumi ir cieti, viņi te nav vajadzīgi, ja kaut kādi lieki, droši vien kaut kāds slēdzis bija pieskrolēt. Nu, dakšu skaidrs, tur būs sadats gultņi, bāka, te kaut kāds kustās, kur pat nezinu, vai tas traucēs vai netraucēs. Skatīšos, runāšu ar metinātāju, ko viņš teiks. Bet bāka kaut kur sulo, jo var redzēt mitrumu vietas, jā, un te aizmugurē un priekšā. Tas izsaka tikai vienu, bāka sulo. Nu, arī metinātais skatīsies, kas tur ko tur. Nu, tā te izskatās aptuveni visi tiem leķīši. Pakaļais dupīts. Nu, kur ir man sēdeklis. Tas ir dzimtais. Tas ir dzimtais, bet tas pamats viņš ir tik bēdīgs, ka es pat negribu ķerties klāt pie viņa. Pamats man ir. Viņš ir drusku bojāts, bet tas viss samitināsies. Te viss samitināsies, uzliks vēl pastiprinājumu uzliks, un beņķis būs superīgs. Švāmīti paņemšu no šeienes, uzlabošu švāmīti, paaugstināšu drusku, ja, un vidīšu ūģim uz Rīgu uz pāršūšanu. Nu, te viss pārējais detaļas, tev tā Martiņa izjauts, viņš pat pilnīgi pusēm, pat vaļā bija. Nu, kas te vēl? Nu, pakaļējais dupīts. Pakaļējais dupīts man gan nepatīk. Te viņam parādījās rūsa pilnīgi no iekšpuses. No iekšpusē mums ir šī tāds te loriņš. Un tur iekšā, apakšā viņš saka rūsēt. Te kaut kāds jau metināts, stiprināts, skatos. Nu. Dupīts tā izskatās tā neko, bet es viņu nelikšu, jo tur iekšā rūsu es nedabūšu nost. Plest nost šito bliķīti arī man kaut kā negribās. Tur te ir. Viņš pilnīgi visu aiziet, pilnīgi visu, kur tās bliķītes ir, visu aiziet. Sāk rūsēt, jā, tā ka šito es nelikšu. Meklēšu kaut ko citu. Jā, augšējais lukturīts, jā, parabolā tā ir nogriezta, to liksim dzimto ar gariem ragiem. Nu, vispārējais tā, nu, smuki, viss vāvi ir arī veseli, forši, nu. Tagad te darba apjoms, tagad būs ko ņemties. Tā, protams, tālāk. Tagad mums būs hroms. Ot šitas te visas detaļiņas ies uz chromēšanu. Visas pilnīgi, jā. Nu, te var redzēt, nu, dakša skaidrs glāzes, aizmugais rokturis, lukturas tīpa, vāciņš, pakaļ zvaigznes vāciņš, sānu rokturis, beņķa slēdzis. Jā, šito chromēt nevajadzēs. Nu, te ir bāku vaigi. Nu, tādi tīri tā neko. Bija daras buktes, bet es viņus tur ar gumijas sāmu izkūpēju. Nu, tīri tā neko sanāca. Tā, nu, te ir ļaguška pēderē, jā, te ir sauna atbalsts. Te ir apakšā peka, bet būs divas pēderes. Otras pēc tam pielikšu. Un te ir bremžu stupicam pēderes. Tas ir zvaignes, uzgrieznis. Kur ir spriegotāji. Āmartiņa banāniņi, jā. 4 gabali. Šitais te gredens, viņš viens. Viņš bija te. Bet tikai viens. Bet es vai sameklēšu otro, vai likšu citu, jo tur var likt gultņu, teiksim, šito pašu gultni, kas man tur tā, šito pašu gultni, kas ir rāmī, te viņš ir ielikts rāmī. Šito gultni, čaulonu gultni var izmantot te iekšā, glāzi iekšā. Viņš tur der tā kā dzimtais, bet tikai vajag izvipot caurumu, jo amartiņš neiet cauri. Vajag izvipot caurumu, tur daži milimetri, un šitais te loriņš iet tur iekšā. Un forši, un atdurās atspere pret viņu. Starp citu šitos te pirms strūklošanas jāatstāj visas čaulas iekšā, lai nesabojā
lai nesabojā līgzu, bet skatos, ka tur līgza jau ir sabojāta, jo es ar roku izņemu ārā to čaulu. Nu, lūk, te viss chromēsies, jā. Ķēršs ar kontrolu lūdzu. Lūka, pedere, kāpšļi priekšēji, svīras, bremzēm, jā, viss. Un šitais te loriņš ir viens pagaidām. Otrais nav. Nu, kāpšļu svīras, jā, īsinātas. Jo viņa īstenība garums ir aptuveni šitāds. Es viņus īsinu un chromēju arī. Jo pie īsināšanās kāja iet zemāk, un bremžu pedāls arī iet zemāk ar to pašu, un kāja vienmēr uz pedāļa. Tā kāja blakus pedālim. Tālāk pēc konstrukcijas kāja vienmēr blakus pedālim. Nu tā ir, kad viņš ir saīsināts, nu tad forši samontēt un kāja iet uz pedāļa forši. Tā, nu te ir riņķīši, kronšteni, tos arī jāmetina darās vietās, te ir tāds jau plaisas. Jā, var redzēt, ka plaisas ir. Vedīšu uz metināšanu un pēc tam uz chromēšanu. Te viss ir notīrīts, viss iekšas ir notīrīts, tā nu pasmuko. Viss ir notīrīts. Un tagad pedāls, jā, tas stiprināsies. Te metinājās riba iekšā. 250 tikam pedālim šī asa ir īsā. 350 tikam ir garāk. Un kronštenam arī tas pats. Kronšteinam arī tā trubiņa ir garāka. Nu, abartiņi, jā, priekšēji aizmugurē. Aizmugurē rokturis. Nu, te viss pilns komplekts. Jā, ķēršs sargs turētājs, to es arī chromēšu, bet viņu vajag drusku sametināt, jo ir, kur ir šķirbiņa. Nu, te no augšas, no apakšas, var sakot, vajadzēs uzmetināt vienu plāksni un liec atpakaļ. Šitais tās ļoti labs, nav nevaina. Tā kā šīs te viss komplekts iet uz chromēšanu. Es varu tikai iedomāties, cik tas maksās. Maksās daudz, saku uzreiz. Ļoti daudz. Bet tas ir visi loriņi, kas ir cinks un kas ir chroms omītei. Nu, trūkst. Trūkst viens uzgrieznis trosei un šī šeiba, bet es viņu samainīšu. Nu, papildus pedere vēl trūkst viena, ir likšu otru pederi. Tā šīs te visas detaļas, uzgriežņus, kur as arī sagatavots uzgriežņus es nechromēšu, jo tos es likšu slēgtos, dekoratīvus. Nu, lūk. Nu, tā, šodien ir 22. Tā kā es turpinu ķāpāties tālāk, tūlīt es vedīšu metinātājiem visu, kas ir metināms. Nu, tā te viss izskatās. Nu, pēc metināšanas, protams, uzreiz uz strūklošanu, gruntēšanu un uz krāsošanu. Nu, sekojiet manam kanālam tālāk. Čau tautā. Turpināsim. Sveicināti visiem. Labadienā. Te ir Retro Jāva Georgs. Turpināsim tālāk. Šodien 29. septembris. Beidot visus bleķīšus, es devu atpakaļ pēc metināšanas. Nu, tagad mēģināšu rādīt, izstāstīt, kas un kā. Nu, sākšu ar rāmi, jo rāmis tas ir svarīgākais mezgals jebkādam motociklam. Divratu, teiksim, spēkratam, divratu, tas ir svarīgākais mezgals, tas ir rāmis. Nu, lūk, omīts rāmis, reku viņš kā izskatās pēc pastiprināšanās. Te viss ir sametināts. Viss ir sametināts, abās pusēs plāksnes. Te ir iemetināta biezsiena buksa. Nu, viņi vienkārši ciet, jo visi caurumi, visi darba caurumi jābūt nosekti. Savādāk pēc trūklošanās būs putra. Te ir darba caurums. Un visas vītnes jābūt bloķētām. Jā, paņemsim kāpšļiem, redziet, jā. Visas vītnes jābūt bloķētam. Visas, jo pēc trūklošanās var sanākt vodi. Nu, te priekšā bāka stiprināšana arī. Tā, te arī ir iemetināts štoks, 12 mm caurums un iemetināts štoks, tas, lai ar dugu nesaspiestu rāmi. Nu, tas ir tās trīs sāpīgas vietas. Nu, brīžiem vēl ir
klusinātāja kronšteins ir lūst, bet te ir tāds baigi labs, tad arī brīžam vajag stiprināt. Bet pārsvara motora un dakšas stiprinājuma vieta, apakšas pekas vietu vajag stiprināt un dugas vietu vajag stiprināt. Tā jau pati rāmja nav nevaina, pilnīgi pietiek, lai tu varētu, teiksim, izmantot kā motokonstrukciju, nav nevaina. Tā kā kas ir ar rāmi? Pirms strūklošanās vajag nosegt visi darba caurumi un visas vītnes. Obligāti visas vītnes vajag nosegt. Tā, gultņu vieta. Šī vieta man bija baigi vaļīga, es ar roku vispār varēju to čaulu izņemt. Kas jādara? Ļoti vienkārši. Es izņem ārā čaulu, paņem ar āmuru, pirms krāsošanās, pirms strūklošanās, vienkārši apdozīju riņķi. Riktīgi apdozīju ar āmuru, viss. Un ar varu iedinot to veco čaulu atpakaļ. Un tad es sūtīšu tikai uz trūklošanu. Un tā čaula tagad tik stipri turās, kā jauna. Bet vienalga, kad likšu jaunu čaulu, likšu tomēr uz skrūju līmi. Vai uz gultņu līmi, vai uz skrūju līmi. Jo šī konstrukcija, viņa tomēr ir drusku pa vāju. Tāpēc vajag, teiksim tā kā, pielīmēt. Tā, nu, sēdekļa pamats. Tas ir restaurēts, viss ir samitināts. Un arī reku uzgriežņi, jaunas skrūves piemitināts, uzgriežņi visu vītni, pirms trūklošanās vajag bloķēt visas vītnes. Viss ir samitināts, zobi arī pastiprināti, viss šitais arī metināts, šitais. Un no iekšpuses pamatu vajag stiprināt 3 vietās. Jo slīmiem bija tāda, ka tas pamats lūst uz pusēm. Jo šitais te pamats, viņš arī bija lūst uz pusēm. Tikai dēļ tā, ka viņš, tāda konstrukcija, viņš ir vājš. Kas ir te pus milimetra blikīts, viņš tā, nenoturēs to svaru. Te vajag stiprināt sānā, te un pa vidu. Caurumu var neurft, jo viens caurums ir, te vēl 2, tā ka viņam, spiediens iekšā nebūs. Es izurbu, bet pēc tam sāku domāt, ka nevajadzēja urft. Jo dzimtais tur caurums ir, bet neprasās, caurums tur neprasās. Tā kā pamats man ir ļoti labs, praktiski nav nokaujams. Tagad tikai jāstruklo, jāgruntē un jādod uz pārpilsuma dupīts. Jā, dabūju citu dupīti, jo dzimto dupīti es neizmantošu. Viņš man nepatīk. Šitais ir dupīts, bija tīri tā neko, vienkārši bija lieki caurumi. Te laikam pagriezini ir bijuši. Lieki caurumi tika aizmetināti, noslīpēti drusku. Lieki caurumi aizmetēti, pārējo viss izdarīs krāsotais. Un te austiņa bija nolausta arī viss savā vietā. Bāka arī sūlojā 3 vietas. Tā metināta. Te ir metināta viss. Zemes spiedienā viss ir pārbaudīts. Vairāk nesulo. Un te apakšā arī bija metināts. Un te aizmugure arī burbuļoja. Tā kā bāka arī pārmetināta. Bet situācija ir tādā ar to bāku. Viņu var metināt kaut katru gadu, ap laiku viņa vienalga sāks sulot. Jo, teiksim, stiprinājuma konstrukcija šī te jau no rūpnīcas ir absolūti nepareiza. Jo te ir cietais stiprinājums ar rāmi. Notiek vibrācija, tāpēc viss tie stiprinājumi lūst nost. Ir izeja galā jāliks pilvenus, tā kā Kalifornija. Jātaisa stiprinājumu uz gumijām. Tad problēma vienkārši atkrīt. Gan aizmugurē, gan priekšā. Vienkārši uz gumijām jāliek uz pilvenim. Tad tā problēma viņa reāli pazūd. Un pat motora darba fons, tehniskais fons, vispār mainās. Absolūti. Jo pie tukšas bākas, pie cietas konstrukcijas, ar tukšu bāku tad baigi nesmuka skaņa zem motora rādās. Ja bāka ir uz pilveniem, skaņa diena un nakts, pilnīgi diena un nakts. Tā, reku, te arī skrūvīts, viss salikts, jā, visas vītnes ir nosegtas. Tā, priekšā, dakšā. Tā man tūlītās ies uz chromu sūtīšu. To arī vajag uzlabot, vecas skrūves. Jāslīpē nost.
absolūti nost. Un jāmetina uzreiz jaunas rūdītas skrūves. Jo vecas skrūves, viņas ir mīkstas, galīgi garām. Tā kā to jādara pirms chromēšanas. Nu, te man viss jaunas skrūves ir sametināts. Nu, tas man ies uz chromēšanu. Priekšējais dupītis. Priekšēju dupīti arī vajag drusku piestrādāt, un te ir vesels, nav nevaina. Pirms strūklošanas vajag izrupt 4 caurumiņi, lai pēc tam varētu piestiprināt gumiju. Jo pēc krāsošanas tie caurumi kaut kā negribās ņemties ar tiem caurumiem. Tā, nu lūk. Pēka. Jā, rāmim ir, te var redzēt otrā pusē, te ir metināts. Šitais mezgls ir pilnīgi mainīts. Tas dzimtais mezgls bija kaut kāds baigi aizdomīgs, tur nezinu, no kā bija taisīts. Šitais mezgls pilnīgi jauns. Un te otrā cilpa, priekš otras pederes. Dzimtā cilpa šī pusē. Te ir uztaisīta otrā cilpa. Jā, un šitā te izskatās. Un apakšai peks arī otrā cilpa. Te vispār cilpas nebija. Viena bija nolasta, kaut kāda metaliska ieskrujota paštaisīta, pašrocīgajā. Nu, te tagad ir viss uztaisīts. Un te apakšā arī metināts, jo bija baigais dilums. Baigais dilums, tā kā te arī uzmetināts. Tā, kas tālāk? Sānu bleķi. Sānu bleķiem ir piemetināts uzgriežņi. Uzgriežņi. Piemetināti uzgriežņi, lai būtu viegla montāža un demontāža. Tas ir iekšējais bleķīts, un tāpēc iekšpusē ir uzgriežņi uzmetināti. Arī uzkrūvīts iekšā un apakšā arī. Tur viss ir piemetināts uzgriežņi. Tas atvieglo, teiksim, montāžu un demontāžu. Nu, te ir otrā pusē. Tā ir ārējā pusē. Jā, te pēc priekšas var redzēt. Tā ir ārējā pusē. Nu, te drusku kronšteins pastiprināts, bija tāds čābīgs. Lūk, tā, te mums ir traversa arī sagatavota, viss vītne ir nosekta, viss ir sagatavot uz strūklošanu. Tas viss ir uz strūklošanu. Pirms strūklošanas priekšas dakšas glāzes iekšā vajag notīrīt. Jo strūklošana viņa vienalga neiztīrīs to visu iekšu. Te vienkārši ar drāžu birsti, borim virsū, garais kāds, drāžu birsti, ežuks, un viss iekšā ir iztīrīta. Ja viņa neiztīrīt, tad varbūt nedabūsiet virsū blīvslēgam. Nedabūsiet virsū blīvslēgam, kad dakšu liksiet kopā. Te man notīrīts tā kā pat spīdna. Abas divas, jā, var redzēt. Te viss notīrīts iekšā. Tos vajag tīrīt. Tā, nu, ķēžu sargs. Ķēžu sargs, tas ir motora ķēžu sargs, kas ķēžu sargu tura. Nu, te ir apakšā arī pastiprināts, tur bija šķirba dīlums. Te vienkārši apakšu vajag pastiprināt un viss. Tas man ies uz chromēšanu. Šitais loriņš ies uz chromēšanu. Ķēžu sargs, nu, izrupti visi mierinātāji, tos vecus mierinātajos miskastē. Jāliek jaunas. Tur varianti. Te arī viss nost. Un te bija gabals izdilis, nu tikpat kā bija pa galām vispār, tikpat kā nebija. Izgriezts, smuki samitināts, nošpaktelēs, nokrasos un būs tā kā dzimtais. Tā viss notiek. Tas sānu kastei, tas mums ir kreisā sānu kaste akumulātora. Kaste ir normāla. Te bija caurumi, nu viņi ir aizmetināti, te pat špakteli nav vajadzības nokrāsot un viss, jo tas ir iekšpusē nav redzams. Bet te bija cilpiņa, eņģītei cilpiņa nost. Baigi forši uztaisīja. Izēja bija ļoti vienkārši, dabūja tievu trubiņu. Vienkārši piemetināja tievu trubiņu. Nu, ideāli. Jo jau vai tās ir ļoti sāpīgā vieta. Viss piemetināts. Vāksiet virsū, viss taisās ciet, nu, šikinieka, kā sakam. Sānu atbalsts. Nu, sānu atbalsts, jā, tas ir absolūti pārtaisīts. Tāds viņš izskatās. Tāds viņš bija. Teiksim, jā.
Jo te ir pilnīgi pārtaisīts. Te ir mainīts leņķis, lai pat sānu atbalsta, lai drusku paceļas uz augšu. Jo leņķis viņam dzimtais aptuveni šitāds. Un dēļ šitāda leņķa mocis nestāv, viņš var tā kā apgasties. Nu, viņš tāds bīstamā stāvoklī. Tāpēc tev vajag zaigēt pušu, vienu stūrīti izgriezt pilnīgi ielocīt un sametināt. Viss atsperi jāmetina apakšā, dzimtēm ir no augšas. Un tā atsperi vēl beržās pret līkumu. Tā kā atsperi jāmetina no apakšas. Pēc tam jau pats ākīts un šaiba apakšā. To jau vajadzēs jau piestrādāt jau uz esošā motociklā. Jo viņi visi ir savādāki tie motocikli. Kam ir zemāks, kam ir augstāks. Un ja taisīt pēc viena projekta, nederēs nevienam. Visus vajadzēs pārtaisīt. Tā kā sānu atbalsts, viņš taisās speciāli katram mocim atsevišķi. Šitā te viņš ir gatavs stāvoklī aptuveni. Tā te man var redzēt arī sagatavots visus krāsošanas, strūklošanu, viss skrūjas, saskrūjas, viss amats, jau te kāpšļiem, visa vītne ir nosekta. To visu jādara, visa vītne jābūt nosekta pirms strūklošanas, tas bez jautājuma. Tā ir reaktīva ķaga bremzēm, nu tie arī bija metināts, tas ies uz chromēšanu. Kāpšļiem arī gals bija dilis, un kronšteinām arī bija, var redzēt, bija plaisas. Abās pusēs viņam tiem kronštein kreisā puse, gan labā puse bija plaisas, jā. Viss ir sametināts, nu, un chromētais jau tālāk slīpēs, jau pūlēs, un tas viss ir salabots, jā. Tie arī otrais arī metināts, jo bija plaisas. Un galiņi bija tāds liels dilums. Un tā peka viņa tā kā drusku, teiksim, nevis taisni stāvēja, bet uz leju šitā tie skats bija tāds, nu, briesmīgs. Šitais te viss ir uz chromēšanu. Šitais arī uz chromēšanu. Un dakša. Nu, kas vēl? Nu, principā, laikam, visu izstāstīju parādīju. Biksēm, lūgtura biksēm. Nu, tas te bikses, jā, apakšā daļa lūgturim. Bija cilpas nost, nolaustas, nu, te arī visu uzmetināts, jaunas cilpiņas uztaisītas. Jā, te viss tā kā. Tālāk jau tur ņemsies krāsotājs, jau pieslīpēs, tur piestrādās. Arī skrūvīt iekšā, visa ciet. Bukses, kur ir amatiņa bukses iekšā rāmi, nu, tos arī var atstāt, jo, lai paliek. Tos var izņemt tikai pēc, teiksim, pēc gruntēšanas. Pat pēc krāsošanas varbūt var noņemt, lai krāsošanas laikā tur netiktu krāsā iekšā, jo pēc tam to krāsu ar varu viņu knapi var dabūt nos, lai pēc tam dabūt tur buks iekšā. Tā, kas tālāk? Nu, vāki bija ļoti labi, abi divi, pasmuki. Tas arī pārmetināts atspērēs. Priekšējā aizmugurā atspēri. Nu, kā kurš? Kurš viņus cinko, kurš vispār neko nedaram, bet es viņus tomēr strūkloju, gruntēju un krāsoju. Un pēc tam pie montāžas es vēl viņus saiļoju ar kaut kādu smērvielu, tur solidols, kaut kāds padomju laika solidols, tur pilnīgi vienalga, jo savādāk viņi sāk čīkstēt amarciņos. Pie darba režīma sāk čīkstēt. Var vienkārši nocinkot un viss, bet es kaut kā nolēmu tomēr krāsot. Kaut kā man tas labāk iepatīkās. Tas ir no šitās puses rāmis. Nu, te tie darbiņi man šobrīd ir padarīti. Viss ir sametināts, viss ir pastiprināts, sagatavots uz strūklošanu. Tā kā šovakar es vedīšu uz strūklošanu, nodošu meistaram, lai meistaram sāp galvā. Tagad es gaidīšu, kad būs gatavs. Pēc tam jau vedīsim krāsotājām. Nu, tas ir tādi aptuveni tie darbi, kas jādara restaurācijas laikā. Tas ir ļoti svarīgi.
Visas vītnes vajag nosegt, jā, pastiprināt to, kur ir iespēja pastiprināt, to vajag pastiprināt, jo rūpnieciska, paņemsim tehnoloģiju, viņi ir drusku pavāju. Un motocikls ļauj sevi pastiprināt. Nu, kaut kā tā. Nu, man prieks par jums. Te Georgs, Retro Java. Tiksimies vēlāk, kad būs jau viss nostruklots un nogrūtēts. Čau, trakā tauta!